kā tu izvēlējies? Kā tu izlēmi, ka esmu tā izstāst? Jā, oliņboliņš un bidripiņkai jārā bams! Tātad Līva būs mūsu eksperimenta dalībnieks. Mēs esam izvēlējušies šo burvīgo meiteni, kuru mēs novedīsim līdz superīgam brūnumam, līdz Valentīna dienai. Es ceru, ka tev ir ieplānots kāds randiņš. Ja nē, tad gan jau ar tādu iedegumu. Būs? Taču būs. Nu jā. Ideāli. Ideāli. Un varēs aiziet uz kaut kādu spa, un tad tev būs viss vienmērīgi ideāls. Tas būs vienkārši jādara. Tas būs jau obligāti jāieplāno. Spa diena. Super. Kāda vispār tev ir pieredze ar solārijiem? Cik tu esi daudz viņus redzējusi? Es esmu, bet es noteikti neesmu tāds tipiskais regulārais apmeklētājs. Es būšu tas, kurš aizies pirms pasākumiem. Es noteikti arī man ir ļoti daudz jautājumu, ko es nezinu, es nekad neesmu uzdevusi. Kāds varbūt bailes par to visu vai tāds? Noteikti satraukums, jo man šī ir pirmā pieredze filmējoties, un man noteikti ir tāds satraukums, bet priecīgs. Un es, bet tas, kas man liekas ļoti pozitīvi, kad ir tik ļoti atbalstoša komanda un cilvēki blakus, kas man tā kā iedrošina to visu darīt. Un, man ir tā sajūta, ka es esmu drošās rokās. Mums ir pieredze ar to, ja? Gribētu uzzināt par to, kas ir tas, kas ir tā lielāka atšķirība sauļošanās solārijā vai saulē. Es teikšu tā, ka UV stari gan solārijā, gan saulē ir vienādi, bet atšķirās tas, ka solārijā tev ir kontrolēts laiks, uz kuru tu ej. Saulē tu to laiku palielināt nekontrolē. Tu aizēji, piemēram, no rīta aizbrauc uz pludmali, tu tusēpēm visu dienu, tu spēlēji volejbolu, sauļojies, peldies, un tu tur pavadi bez mazā visu dienu. Mājās atbrauc, tu esi sarkans, tu esi sasviedis, tev ir smilts visās iedomājies vietās. Skaistu iedegumu var arī patiesībā doties pie jūras un baudīt to jūru un baudīt tās aktivitātes, kas tev pieejams jau brūns, nevis šo laiku pavadīt guļot smiltīs, vai ne? Tas guļot smiltīs. Mēs smiltīs neguļam, mēs guļam solārijā. Vai visi solārija krēmi darbosies arī kā aizsargkrēmi? Jāņem vērā tas, ka nevienā solārija krēmā iekšā nav SPF, kas ir UV staru bloķētāji. Tāpēc arī atkal ir tas kontrolētās laiks, kur mums ir vajadzīgs izvēlēties, jo ir tāds labāks tev piemērotāks laiks, jo mazāks ir kaitējums tavā ādai. Visi solārija krēmi ir paredzēti tam, lai tu ātrāk esi brūns, lai āda ir mitrināta, lai āda ir barota, lai viņai sniedz antioksidantus, lai viņa pēc sauļošanās nejustos sausa, savilkta un jūtīga. Pirmā reize, tas 20 minūtes, vai cepšos. Bet sāksim tavu pieredzi no jauna. Sāksim ar spektru, kas, man liekas, ir priekš tādas comeback atgriešanās. Riktīgi laba iekārta. Mēs aiziet, jā? Aiziet piedzīvojumā. Let's go! Let's go! Not fixes? Kāda Līva? Tā kā tu esi tāds pirmareizējais neapstrādātais dārgakmens, mēs vienmēr dodam klientiem aizpildīt 2 anketas. Pirmā anketā ir ādas tipa anketa, kur mēs noskaidrojam tavu ādas tipu, un tad attiecīgi pēc tā ādas tipa rezultātu mēs arī sniedzam to laiku, uz kuru tu drīkst iet. Un vēl viena anketa, ko mēs arī prasām, ir patērētāja aptaujas anketa, kur tu atzīmē, ka tu esi pilngadīga, kur tu atzīmē, ka tu esi stāvokli, un kur tu atzīmē, ka tu atņemies nesauļoties 2 dienas pēc kārtas. Tāda anketiņa. Baigi īstenībā interesanti, nekad neko tādu neesmu darījis. Tiešām pirmo reizi. Āda apdeg reti. Mēs esam saskaitījuši Līvas punktus, un viņai sanāk, viņai ir mazliet jūtīga āda. Mazliet. Ja būs par daudz, viņa būs sarkana. Ja būs perfekts laiks, viņa kļūs vienkārši uzreiz brūna momentāli. Kā jebkuram sauļot gribētājiem, mīlētājiem, ir vajadzīgs starta komplekts. Tas sevi iekļauj akcerātoru. Tu esi izvēlējies ar bronzerīti. Super, tas nozīmē uzreiz būs tāds šefskis brūnumiņš. Un ļoti svarīga lieta tajā visā piedzīvojumā ir pēcsauļošanās krēms. Pēc sauļošanās, pēc dušas, pēc vānas vienkārši ikdienā uzliks uz ādas, un tos iedegumus turēsies ilgāk. Tas ir viens. Otrs, viņš aizsargās tavu ādu no novecošanās. Tas ir numur 2. Un viņš tev uzturēs mitruma līmeni ādā. Tu visu laiku būsi mitrināta. Un fantastiska smarža! Jā, izklausās, ka es vienkārši došos uz siltajām zemēm! Uz